Līdzinājais Gulbenes domas vadītājs sajūtot mugurā iedurtu dunci, jo Tautas partija izstumta ārpus sarunām. Mēs ļoti ātri sapratām, ka ar mums negrib runāt, un visu to, ko mēs runājām iepriekš, arī vēl šajā gadā, un pat dažus mēnešus pavisam īsi, izrādās pa 180 grādiem pagriezts. Diemžēl tas tā ir. Mugurā jau dunci var iedurt ļoti ātri. Tautas partija zināmā mērā to zaļo zemnieku atriebību teritoriālās reformas dēļ. Jaunievēlētā novadvadītāja to noliedz. Nē, atriebība gan tā nav. Mēs neesam uz atriebību. Mēs vairāk esam uz darbu, nevis uz atriebību. Pret Tautas partiju izveidotā koalīcija veiksmīgi izturēja pirmo pārbaudījumu, taču nopietni paklupa un tās stiprums sašķobījās, vēlot priekšsēdētāju vietnieku. Aizmuguriski koalīcija bija vienojusies balsot par jaunā laika kandidātu, taču pie vietnieka krēsla tika Tautas partija, negaidīt pārdomājuši 4 koalīcijas deputāti. Vienkārši skumji tas, ka cilvēki nevar iepriekš pateikt to, ka neatbalsta un ka nav, teiksim, tāds vienots viedoklis, un arī tajā brīdī, kad parakst koalīcijas līgumu, jo tad viņi nevajag parakstīt. Nevajag parakstīt dokumentu, kuru skaidri zina, ka nepildīs un nedarīs. Gulbenieši norāda, varas maiņa bija prognozēta. Jau apmēram esam pieraduši ar domu, ka Stepanova vairs nebūs. Mēs apmēram jau sākumā zinām, ka būs Baļbinskas kundze. Sieviete diezgan spējīga. Taču arī tālu no Gulbenes novada centra dzīvojošie, kā spēcīgi pozitīvu signālu uztver jauno novada domas priekšsēdētāju. Ja jau viņa pati nāk no laukiem un reiz vadījusi Daugstu pagastu, tad esot cerība, ka netikšot aizmirsti lauku ļaudis ar visām savām problēmām. Skādāties! Uldis Āboliņš, Sergejs Zavrotņevs, LNT. Pirmās jaunievēlēto pašvaldības